Cēsīs, 68. gads. Pedagoga ģimenē, oktobris 17. Līdz 4. klasē es mācījos tikai Cēsīs. Jansons, tas tāds tēlnieks, tā kā, zāles līdzgaitnieks tāds bija. Bet viņš tāds cēsu vietējais. Un tur viņam tāda vesela mākslinieku dinastija Jansona ir. Viņi bija tādi beigais skulptori. Viņš taisīja Cēsīs Ļeņina pieminieku, Rozenbergs, kas bija tāds Valmieras teātra mākslinieks. Teātrī viņš strādāja, un arī Rīgas kinostudijā viņš strādāja par mākslinieku. Bet viņi bija divi brāļi, tur viens bija tā kā kapakmeņus taisīja, tur kapu pieminekļus, un viņš bija tāds akvarelists, tāds arī Cēsu tāds nacionālais lepnums. Viņam bija tāds, vienreiz bija pie viņas aizbraucis, tur atbrauc tur Čīris, tur no, viņš arī tāds cēsinieks, toreiz viņam bija tā izdevniecība un tā, kaut ko iepirkt, kaut ko suvenīriem, vai tur viesi parasti arī atbrauc ar autobusu, kaut ko nopirkt pie viņa, tur, viņam tāda kaudze ar akvareļiem, vai ne, tur tā, pašķirotā. Tā, te gauja, te meži, te cēsis, tā, ko jūs vēlaties? Tāda brīvi laida tādas akvareļus, tādas pludināšana, un tas tāds, viņa tāds stils bija tāds, šitā beig dragāja tā, ar lielo otru, tur ūdeni, mežus un tā, un mazu otiņu, kaut ko skurstanīšu, kaut kādas smildziņas, kaut ko, tādu veikli vālēja. Bet viņš man bija viens no tādiem pirmiem reāliem profesionāliem skolotājiem. Bija arī gadījumi tādi, kad zin kā, ziemā klēpus, tur gripa vai ne, tur nelaiž uz bērndārs. Visi aiziet, atstāja sīkos mājās, ko man atstāja mājās. Tur virtuvē liels galds, vai papīrs virsū uz galdu, goši krāsas, tur lielās buņģas, tur kādreiz bija tādas riktīgi. Un bija tādas kaut kādi albumi par latviešu glezniecību. Baigi izcilu tādu albumu, es tikai šķirstu tā, vajag gleznoju tur kaut kādu purvīšu ainavu. Vai Eduarda Kalniņa tās ainavas. Es pat nezinu, kurā vecumā tas bija, bet es atceros vienu tādu riktīgi slims, tur plekoja vai ne, skaloja kaklu vai ne, tur ar sāli un ar kaut kādiem tur, un gleznojām. Viņš teica, ir tāda skola Rīgā, kur non-stopā var mācīties gleznot, tā. Tur katru dienu ir gleznošana, jo, zin kā, man nepietika to, ka vienreiz nedēļā tur uz pulciņu aiziet, tur pagleznot kaut ko tur pāris stundas. Un tā.